Visiem, mani sauc Svetlana Cibulska, un tagad es jums parādīšu, kā izveidot socket savienojumu starp klientu un serveri. Man būs nepieciešami divi termināli, no kuriem vienu uzskatīšu par serveri un otru par klientu. No sākuma mums ir jānoskaidro datora IP adrese, kura tālāk tiks izmantota. Tad termināla logā ievadam sekojošo komandu. Un tagad mēs redzam datora IP adresi. Tālāk es pārvietošos uz mapī dokuments, lai vieglāk man būtu strādāt. Tā. Lūk. Un izveidošu servera faili. Atverās servera fails, kuru es jau iepriekš sagatavoju, lai mums netērētu laiku. Tikai paskaidrošu, ko nozīmē vairākas komandas. Tātad import socket komanda nozīmē importēt socketa bibliotēku. Ar šo komandu var uztaisīt socketa objektu. Tātad vietā, kur ir host vārdi, mums ir jāraksta tieši datora IP adrese, kuru mēs uzzinājām nedaudz agrāk. Ja? Komanda sbind saista hosta adresi ar portu. Cikls while true nodrošina savienojumu ar klientu. Tātad komanda csend nodrošina nosūtījumu klientam un close vienkārši aizver savienojumu. Tad šo failu es varu aizvert. Un tātad mums jāiztaisa tāds pats līdzīgs arī klienta fails, kurš bija arī iepriekš sagatavots. Kā redzams, komandas atšķiras ļoti maz ar kaut ko. Tā pati import socket komanda importēt bibliotēku. IP adrese host vietā ir tāda pati kā servera failam, jo dators ir viens. Bet ja būtu otrs dators, uz kuru būtu ar kuru būtu jāiztais savienojums, protams, mēs rakstītu otro noderīgo IP adresi. Tātad šeit atšķiras tikai komanda sconnect, kura nozīmē, ka gribam pieslēgties tieši pie klientā. Un komanda print nodrošina to, ka rezultāts būs saņemts tieši uz servera failam, nevis uz klienta. To arī varam aizvērt. Un tagad parādīšu to savienojumu. Otrajā termināla logā es arī pārvietošos tajā mapē. Lūk. Un pirmajā terminālā tātad atveram servera failu. Un otrajā terminālā atveram klienta failu, izmantojot Python. Un tagad mēs redzam, ka savienojums ir veiksmīgi izdarīts. Un tātad servera failā mēs varam to redzēt. Un šobrīd viss. Paldies par uzmanību!